Sveiki visiem, mans vārds ir Kristaps. Miks tā ļoti drosmīgi, un arī programmā tā ļoti drosmīgi bija pieteikts tādi pedagoģijas pamati. Mēs jau nosmējāmies, patiesībā pedagoģija ar savu tādu plašo tvērumu. Pedagoģijas pamatus tādās minūtēs 50 iekļaut ir kaut kas ļoti neiespējams, ja? Jo tad būtu jāiet cauri pedagoģijas vēsturei un didaktikai, ja? kas ir tādas vēl gana plašas apakšzinātnes. Ja? Līdz ar to tad man šīs dienas mērķis būs tādā gana īsā, koncentrētā veidā un varbūt jau ar dažām pat gatavām receptēm. Kā tad var iet uz stundu? Bet pirms iet stundā izglītības zinātnēs un vispār pedagoģijā ir ļoti svarīgs tas pašreizējais konteksts un vispār kādā veidā, kas tad mums šobrīd ir apkārt. Jo skaidrs tas, kā bija mums, teiksim, kādi bija mūsu skolotāji, vairs vispār nerulē šobrīd. Ja skolotājs, piemēram, kas manās acīs bija milzīga autoritāte, šobrīd nostādos klases priekšā, es domāju, tā nebūtu autoritāte vispār, tāpēc, ka ir mainījušās diezgan daudz prasības no tā, kas tad ir tas klients, kas šajā gadījumā ir bērns. Ja? Līdz ar to tad nedaudz par to, kas tad vispār šobrīd ir skolā. Šobrīd skolā principā dominē divas paudzes, tā ir tā saucamā alfa paudze, kas ir dzimuši, sākot no 2010. gada. Tie ir tādi, pašreiz varētu būt pamatskolas pirmais posms, tāda 5. 6. klase. Lai gan arī šīs paudzes nevar tā ļoti stingri nodalīt, bet, 10. gads varētu būt tāds viens atskaites punkts. Un šai paudzei ir kaut kādas kopīgas iezīmes. Protams, mēs nevaram nolikt divus bērnus blakus, ja, un tagad pateikt, ka viņiem abiem noteikti ir šis, tāpēc ka alfa paudzē šis ir. Ja. Bet ir kaut kādas iezīmes, kuras arī patiesībā mums kā skolotājiem ir diezgan svarīgas. Ja, ja mēs paskatāmies, kurus mēģināju tā izcelt, es nezinu, kā jūs saredzat, es ļoti ceru, ka vismaz kaut ko, bet pirmais viņi ir diezgan izteikti vizuāliķi. Tātad vajag redzēt, ja. Tas, ja mēs tur varam vārīties, cik mēs gribam, viņi labāk sapratīs vizuāli. Tā ir tā viņa īpašība. Par to mēs arī bišķiņ vairāk pēc tam runāsim. Tālāk, protams, arī tehnoloģijas kā tādas. Viņi daudz labāk rīkojās ar tehnoloģijām, daudz labāk saprot caur tehnoloģijām nekā mēs. Līdz ar to tas arī ir viens, kas mums ir jāņem vērā. Veidojot stundu un vispār, komunicējot, ja, jo viņi arī komunicē visvairāk digitālajā vidē. Ja, līdz ar to tas arī ir viens aspekts. Ja mēs tur paskatāmies, kuras apakšā arī mēģināju ar tādu zaļu rāmīti darbi, ja, amati, kādi draud šajai paudzei, ja, tad kur var redzēt, piemēram, ir pilsētas zemnieks. Ko tas nozīmē? Tad tagad ir ļoti attīstīts pilsētās, tad ir ļoti attīstīti šie urbānie dārzi. Līdz ar to tad, dārznieks, kas darbojās šādos urbānijos dārzos. Tālāk ir labbūtības, menedžeri, labbūtības šis te cilvēks, kurš rūpējās par labbūtību, atsevišķi amats. Un tā tālāk un tā joprojām. Tad šī paudze ir ļoti tāda praktiska un savā ziņā uz sevi arī vērsta. Līdz ar to tad ir arī šis labbūtības. Un tas arī mums ir jāņem vērā, ja, kad šādas lietas ir. Tā kā šī ir tāda varbūt mazākā daļa no tā, kas ir tā kā pamatskolā, ja? Bet tā lielākā daļa un tā, kas ir tas posms 7, 9, tā ir šī te Z paudze. Z paudzes tāds otrs gals, ja 10. gadā mums it kā ir tā robeža alfa paudzē, ja, tad Z paudze tad ir līdz šim te 10. gadam. Jāsaka, tā ir kaut kādas līdzīgas iezīmes. Es neiedziļināšos dikta teorijā, ja, kādas ir tās atšķirības. Bet Z paudzē arī šeit augšā, ja, viņi ir izteikti vizuāļi. Viņiem vajag redzēt, un tas, kas ir vēl viņiem ļoti svarīgi, viņiem to vajag izmēģināt. Viņiem nepietiek tikai ar to, kas redzu.
viņiem to vajag kaut kādā veidā izmēģināt praktiski. Tālāk, ja arī paskatās tas, ko es teicu sākumā, ja par to, kāda bija mūsu skolotāji, tad jūs arī šeit kā uzņēmuma vadītāji noteikti pazīstat šo te tipisko struktūru schēmu, kad augšā mums tā tad ir vadītājs, ja, un tālāk ir vertikāla kaut kāda tāda hierarhija, ja, tad šīm paudzēm tas vispār nestrādā. Viņi neizjūt šādas hierarhijas. Arī mājās, ja jūs droši vien ar saviem bērniem komunikācijā saprotat, ka nerullē tas, ka lielākajā daļā gadījumu. Ja? Tur vajag meklēt kaut kādas sadarbības iespējas, līdz ar to viņi ļoti labi, kad viņiem ir teiksim, tā tīklošanās, ja? kad viņiem ir grupas un tā tālāk, tā viņi ļoti labi ir iemācās. Jā, tas tā neiedziļinoties dikti tajās teorijās, ja, tad vienkārši saprotot to kontekstu, kas tad šobrīd ir, varam jau nedaudz arī domāt, pie kā tad mēs vispār ejam klasē. Ja, tā kā tas ir viens tāds svarīgs aspekts. Lūk, un tālāk jau, ja mēs runājam par pašu mācību stundu, jau reāli, un arī par to materiālu, ar ko mēs ejam mācību stundā, tad katrai mācību stundai ir jābūt 4 lietām. Nevar būt stunda bez šīm 4 lietām. Pirmais tie ir mērķi un kaut kādi sasniedzamie rezultāti. Mēs par katrām runāsim atsevišķi, tā kā šobrīd tā virspusējāk. Otrais zināšanu, prasmju un vērtību apguve. Varbūt jūs jau zinat, zināšanas, prasmes un vērtības kopā veido. Varbūt jūs jau zināsiet šo vienu vārdu, kas kāda pieeja pašreiz skolās arī ir ar burtu kā sākās kompetence. Ja? Tā ir kaut kāda kompetenču apguve. Ja stundā nav kaut kādu zināšanu vai prasmju vai vērtību apguves, ja, tad īsti tā stunda droši vien nav. Ja? Tad tas ir kaut kāds cits formāts. Tālāk trešais visu skolēnu iesaistīšanas, iekavās ieliku vai vismaz iespējas došanu. Jo, protams, bieži vien jaunajiem skolotājiem ienākot skolā liekas, ka tajā brīdī, kad es nostājos klases priekšā, man 100% visi skolēni cels rokas un 100% visi atbildēs un 100% būs iesaista. Tā diemžēl nav. Tas ļoti korelē, piemēram, kaut vai ar stundu laikiem. Pirmajās stundās, kā jūs paši saprotiet, droši vien tā iesaista, jo vecāka klase, jo mazāk iesaista varētu būt. Ja? Tur tās korelācijas gan ir ļoti izteiktas. Droši vien arī kā bija, kad mēs skolā mācījāmies. Tāpēc es iekavās ieliku vismaz iespējas došanu. Ja, jo vispār šajā pieejā, kompetenci pieejā, tā atbildība vairāk tomēr ir skolēna lauciņā. Ja? Un mēs kā skolotāji tikai to virzām, bet par to nedaudz vairāk pēc tam. Un pēdējais ir atgriezeniskā saite. Un atgriezeniskā saite ir gan skolēniem, gan arī man kā skolotājiem. Jums kā skolotājiem arī. Ja? Es tā runāju man, ja, bet jums arī kā skolotājiem, protams, par to, kā tad jums ir veicies. Un par to tad mēs arī nedaudz vairāk parunāsim. Tā. Un, jā, patiesībā, runājot par daudzām lietām, jūs noteikti savilksiet diezgan daudz lietas kopā ar biznesu. Un tas tā arī ir diezgan, tas ir fundamentāls lietas, kas darbojas ar izglītībā. Ja, kaut vai par to, kādā veidā tiek formulēti stundai mērķi vai sasniedzamie rezultāti. Un tur izmanto visiem labi zināmo smart pieeju, ja kādam ir jābūt mērķim. Tātad pirmais specifika, ja tātad konkrētam, mērķis tātad ir uz skolēnu vērsts. Ja es eju stundā, protams, tas mērķis nav, lai es kaut ko iemācos. Ja es eju stundā, tad tas mērķis ir, lai skolēns kaut ko iemācās. Pēc tam arī paskatīsimies dažus piemērus. Pirmais ir, jā, tātad konkrēts, otrais mums ir izmērāms. Tas ir vairāk par to, kā es, ejot stundas beigās, vai kaut kādā stundas daļā, zināšu, ka skolēns ir kaut ko noķēris no tā visa. Ja? Piemēram, ja man ir mērķis
Es nezinu, saistībā par kultūrām, ja, piemēram, tad es stundas vidū sev nosaku. Es kā skolotājs sev pasaku, ja mans skolēns varēs 2 kultūras stundas vidū nosaukt, tu zināšu, ka viņš ir apguvis. Ja, un tad, protams, es to sākumā arī pasaku, ja, kad sasniedzamies rezultāts ir šīs 2 kultūras, kuras jums jānosauc konkrētā stundas daļā, ja, un tad es zināšu, ja es varu izmērīt, varu. Tālāk ir sasniedzams, un šis droši vien ir tas, pie kā visvairāk ir jādomā jums. Un pateikšu, kāpēc. Ienākot arī man skolā, es domāju, jebkuram, kas ir ienācis skolā, liekas, kā to var nezināt. Es, piemēram, nezinu, varu ieiet 8. klases matemātikā, man, piemēram, ir atnācis skolēns no citas skolas, ja, un viņam ir liels grūtības, piemēram, saskaitīt. Un tad man liekas, kā var nezināt 8. klasē, kā saskaitīt. Ja. Bet te jau ir stāsts, ka es īsti nezinu to kontekstu iepriekšējo, es nezinu, kā viņam ir bijis, un tas ir vienkārši jāpieņem, to ir ļoti grūti pieņemt. Jo bieži vien liekas tik pašsaprotams, ja, bet tāpēc bērniem tas ir jāmāca. Un te ir tas, tas ir tāds diezgan sarežģīts uzdevums, bet tur kopā ar skolotāju to noteikti arī izdosies formulēt. Un tā, protams, ir realistisks, īpaši domājot par resursiem, tātad vai resursi, un arī laikā ierobežots. Mums, diemžēl, mācību stunda ir 40 minūtes, ja, un, diemžēl vai par laimi, tur atkal ir 2, ja, jo viens, ja mums atkal būtu mācību stunda, teiksim, ļoti plašā, ja, tad laikam šajā nogrieznīt atkal būtu grūtāk, ja varbūt izveidot stundu, jo kas padara cilvēku radošu, tad ja viņam nogriež laiku. Ja, tā kā tā. Tālāk nedaudz par atslēgas vārdiem un vispār kā arī izskatās, kā varētu izskatīties mērķis, ja sasniedzamies rezultātu stundai. Šeit daži atslēgas vārdi. Sākot no tāda pamata izziņas līmeņa, kas varbūt ir tāds pats pamats līdz augstākiem izziņas līmenim, jo šeit es atkal droši vien varētu izvērst veselu nodarbību par metakognīciju, kas ir domāšana par domāšanu, ja, vai domāšana par to, kā es mācos. Bet tā doma šeit, es mēģinātu tā pavisam vienkārši, ja, tātad sākot no tā paša vienkāršākā, ja es gribu, lai tiem bērnam ir pamats, ja, tad es izmantoju atslēgas vārdus, atceras vai zina kas, ja, tādus tiešām pamat. Bet augstākais izziņas līmenis jau ir tas, ka bērns kaut ko rada. Ka viņam ir zināšanas, piemēram, par šīm pašām 2 kultūrām, un ka viņš, izmantojot šīs zināšanas par 2 kultūrām, spēja radīt savu konceptu par kaut kādu savu kultūru. Un tas jau ir tas augstais izziņas līmenis, kur jau viņš izmanto it kā zināmo, bet spēja sintezēt jau kaut ko pilnīgi jaunu. Tur var tādu uzstādīt, ja, bet tur atkal, protams, kopā ar skolotāju ir jāsaprot, kādas ir iepriekšējās zināšanas un tā tālāk. Tam mēs arī iziesim cauri pēc tam un paskatīsimies, kāds varētu strādāt. Šeit pavisam vienkārši 2 sasniedzamie rezultāti. Viens no parastas pilnīgi mācību stundas, otrs ir no pagājušā gada inženierzinību stundas, kur mēs kopā ar Miku gājām uz rotaļu laukumiem un skatījāmies dažādas saistības ar cilvēku antropometriskajiem rādītājiem. Lūk, un rekur, piemēram, viens piemērs sasniedzamies rezultāts, tad raksturo vismaz vienu pilnā kvadrātu vienādojumu atrisināšanas metodu un atrisina kvadrātu vienādojumu ar to. Tātad mērīt varu, sasniedzams ir, ir, vai ne? Laika rāmī ir ielikts, ja man ir uz 1 stundu, tad uz 1 stundu. Tāds varētu izskatīties. Otrs, tātad izprot cilvēku antropometrisko rādītāju saistību ar esošo konstrukciju izmēriem, ja tur varētu būt vēl kaut kas garāks. Parasti bieži vien beidzās šeit, ja, izmēriem, un tad ir punkts. Un tad pazūd tas mērīšanas posms, ja, jo es īsti, kā es varēšu izmērīt, ka tas bērns izprot. Pēc kā? Bieži vien, piemēram, ir, zina, ka saule ir debesīs. Ja, varētu, ja, piemēram, kaut kas šāds pavisam vienkārši, ja. Bet pēc kā tu zinās, kad viņš zina, ka saule ir debesīs? Ja? Tad varētu būt zina, ka saule ir debesīs.
īsi pastāstot par tās atrašanās vietu. Nu, tad tā darbība pietrūkst. Ja līdz ar to tad vienmēr ir šī darbība. Nu, šajā gadījumā tātad es varēšu to mērīt pēc tā, kad viņš spēs raksturot vismaz 2 objektus dabā. Nu, šādā veidā. Ja. Tā kā jā, tāds varētu izskatīties sasniedzamies rezultāts, un to tā arī var izveidot. Lūk, un tad ir ļoti svarīgs posms, kas ir atgriezeniskā saite. Tas ir svarīgs kā skolēnam, tā patiesībā arī skolotājiem. Jo tikai atgriezeniskā saite ļaus saprast, ko tad darīt tālāk. Ja, nekas cits to īsti nevarēs pateikt. Un atgriezeniskā saite var būt ļoti dažāda. Varbūt tātad no skolotāju uz skolēnu vērsta, tātad no jums uz skolēnu. Tālāk skolēns sniedz atgriezenisko saiti pedagogam. Tas varētu būt tas, ko es jums teicu par saturu, piemēram, ja, vai par nodarbību kā tādu. Un skolēnu savstarpēja atgriezeniskā saite. Tas ir tajā brīdī, kad skolēni viens otram raksturo, kā tad ir veicies. Ja pastāsta, kā tad viņiem ir veicies viens otram pāros vai grupās. Un atgriezeniskai saitei, ja mēs runājam par bērniem, tad ir jāatbild uz 3 jautājumiem šiem bērnam. Ja? Tad pirmais, kas ir tas, kas man padodas, otrs, kas man nepadodas, kas man sanāk, kas man nesanāk, ja? Vai kas ir labi vai kas ir slikti. Un droši vien svarīgākais ir tas 3. jautājums, ko tad man darīt tālāk, lai man sanāktu vēl labāk. Ja, un tas ir tas 3. Uz ko droši vien ir jāvērš vislielākā uzmanība. Un tas pirmais ir vispār par šo jautājumu, vai man viņš ir. Otrais, kurš ir tas, kas viņam to ziņu nodod, vai tas ir skolotājs, ja? Vai tas ir cits skolēns. Starp citu, iesaku nebaidīties no skolēns saites. Viņi fantastisks atgriezeniskās saites viens otram var sniegt tādas, kādas pat mēs iedomāties nevaram. Jo mums ir savs skatījums atkal, ja viņi ir cita paudze. Tas ir tas, par ko sākumā. Ja? Un pēdējais, protams, ir arī šī atgriezeniskā saite mums, kas varētu būt ļoti svarīga, ja? Teiksim, lai uzlabotu tālāk nodarbību. Un šeit ir viena metode, kura ļoti ir pārbaudīta praksē, pirmkārt, un ļoti labi strādā. Ir šis saucamais 3P. Tie ir 3 vārdi, kas sākas uz P burta. Paslavē, pajautā, piedāvā. Un pirmkārt, bērni šo metodu ļoti labi zina, jo viņi ir bieži skolā izmantot. Un tā metodas būtība ir sekojoša. Tātad, ka ir jāuzraksta viena lieta, par ko varētu paslavēt. Šajā gadījumā, piemēram, bērniem var uzdot jautājumu, kas ir tā lieta, par ko tu mani varētu šodien paslavēt. Tad vai saistībā ar saturu, vai es nezinu, vai saistībā ar mani izskatu, vai jebko, kas saistījās ar šo nodarbību, par ko tu varētu paslavēt. Tad otra lieta, kāds jautājums tev radās. Un vai tas atkal ir saistībā par saturu, vai tas ir saistībā par atkal izskatu kaut vai, ja? Vienalga, ja? Bet jebkura informācija būs noderīga šajā gadījumā, ja? Jo kaut kas jau, tad es varēšu redzēt, kas tad ir aizķēries. Un 3. kas ir tā lieta, ko tu vēl par šo gribētu dzirdēt, piemēram. Tas ir tas piedāvā, ja? Vai piedāvā, kas ir tas, kas tev pietrūk, lai būtu vēl interesantāk. Tā kā šie ir tie 3 vārdi, kas tiešām ļauj iegūt tādu gana labu atgriezenisko saiti, jo paslavēs viņš par to, kas likās visinteresantākais, ziņa mums. Tālāk pajautās droši vien par to, ko varbūt mazāk saprata, atkal ziņa mums, ja? Un 3. piedāvās kaut ko, kas viņam pietrūk, ko es varētu vēl pielikt klāt. Tā kā šie ir tie 3 vārdi, kuri ļoti labi darbojās un tiešām var iegūt labu informāciju. Lūk. Un pavisam īsi vēl par rīkiem ir gana daudz, tiešām ir īpaši pēc attālinātā mācību procesa es teiktu, tas rīku skaits gan atgriezeniskai saitē, gan visādām citādām darbībām izglītībā, tas ir audzis tādā ģeometriskā progresijā. Bet šie ir tie rīki, kurus, es teiktu, Latvijas skolēns vulgaris, parastais zinās vislabāk.
Un pirmais, tas ir Mentimetrs, kas ir principā ļoti vienkārši. Bērns ieiet internetā, ieraksta adresi, ievada kodu, ja, un viņam ir interaktīvs jautājums. Domāju, droši vien esat varbūt pazīstami. Ja. Un uzreiz pēc tam var rādīt uz tāfeles, skolotājs redz, bērni redz, ja, tur vārdu burbuļus un stabiņu diagrams un ko tik vēl visu nē. Šeit arī, ja jums mācību stundā ir vēlme šo izmantot, tur arī katrs skolotājs arī zina, kā šo izmantot. Nu, es tā drosmīgi apgalvoju, ka katrs skolotājs, bet tiešām es teiktu, lielākā daļa skolotāja noteikti. Tālāk ir Padlets, kas ir tāda, jāsaka, virtuālā līmlapiņu siena, kas arī ļoti labi strādā, arī ir bezmaksas, manuprāt, ir 5 tādas sienas bez maksas, un līdz ar to tad ieejot šajā te adresē padlet.com, uztaisot šo vienu sienu, arī var tālāk kvadrātu kodu uztaisīt saucamo, ja, un bērni vienkārši ātri paņem uz šīs sienas nokļūst un var savus postiņus salikt. Ja, vai tas ir raksts, bērni tur var arī bildītas piespraust uzreiz, ja nofotografēju, uzreiz ielieku. Ja, tā kā šis arī ir viens no rīkiem, kas labi var strādāt. Tālāk ir Kahoots, kuru uzliekot ir ļoti liela iespēja, ka bērni aizies pa gaisu, jo viņiem viņš nenormāli patīk, jo gan tur ir mūzika, gan tur ir krāsas, ja, un viss pārējais. Protams, ir arī mācīšanās, nav tā, ka Kahoots ir tikai izklaide, ja. Bet tiešām dēļ krāsām vai dēļ mūzikas, ja, tad bērni ir ļoti iecienījuši šo rīku. Līdz ar to tad Kahoots arī ir labs rīks vairāk tādiem jautājumiem, piemēram, kad ir jautājums ar atbilžu variantiem, ja, un tālāk var redzēt, kā tad bērni atbild. Tālāk ir Sokrative, kas ir arī kaut kāds apvienojums starp Kahootu un visiem iepriekš 3 patiesībā minētajiem. Sokrative ir rīks, kas sākotnēji ir jāpapēta. Tas varbūt ir nedaudz sarežģītāks. Ņemot vērā, ka viņam vairāk funkciju, tas varbūt ir nedaudz sarežģītāks, bet ar nedaudz vairāk tomēr iespējām. Un pēdējais ir ļoti interesants rīks, ir Plikers, kurš arī varbūt esat izmantojuši kādos semināros. Tas ir rīks, kurš darbojās sekojoši. Es iekvās, kur ierakstīju iepriekš jāuzrukā balsošanas lapas. Katram bērnam iedot tāds balsošanas lapas, kur ir tāds tā kā kvadrātu kodiņš virsū. Un tam viņš viņu var grozīt. Tā tad es varu nodemonstrēt. Iedomājieties, ka šeit būtu kvadrātu kodiņš, un tad viņš viņu var grozīt. Piemēram, šādā pozīcijā viņam te ir uzrakstīts A, tātad tā ir atbilde A. Šādā pozīcijā būtu B, šādā būtu C un šādā būtu D. Un tad viņš attiecīgi lapu pagriežot, un skolotājs ar telefonu šādi klasi noskanējot, uzreiz var dabūt ārā to bērnu atbildes, un ir tāds ļoti liels interaktivitātes moments. Ja, viņiem pirmais ir wow, uzreiz, ja, kad viss klasi tā noskanē. Šīs dažās klasēs ir parādījies, dažās atkal nav. Šeit atkal droši vien vajadzētu ar skolotāju pakonsultēties, ja, vai bērni ar to ir pazīstami, jo es droši vien būtu ļoti uzmanīgs ar jauniem rīkiem, ejot klasē. Tā kā labāk noskaidrot, vai bērni ar to ir pazīstami, jo pretējā gadījumā var laiku ļoti pazaudēt, ja, tik ļoti vēlamo. Līdz ar to tad labāk pārbaudītas vērtības. Lūk, un jā, principā jau nedaudz ejot uz beigām, uz noslēgumu, par mācību stundu un mācību stundas daļām. Man ir, principā labas ziņas teikt. Mācību stundas veidošanai tas nenotiek tādā freestylā. Tas nav tā, ka skolotājs izdomā tagad, man ir 4 šie obligāti elementi, ja, un es tagad viņus kaut kā, tur kaut kā. Mācību stundas veidošanai ir diezgan noteikti liels skaits jau gatavas matricas pat iedotas, kas pēc kā seko, dažādi šie te modeļi, kādā veidā mācību stundu var veidot un tā tālāk un tā joprojām. Tas, kas mūsu skolā tiek izmantots un pie kā mūsu bērni ir pieraduši, ir šis te Gaņē 9 soļu princips, kādā veidā tiek veidot arī mācību stunda. Kas ir tā labā ziņa, materiāli par šo ļoti daudz, es jums viņus arī iedošu, mēs viņus arī izrunāsim tūlīt. Ja, tur ir tiešām katrā solī
gan pat līdz metodēm, kad ir priekšā pateikts. Ja tur tiešām ir ļoti daudz, un mēs pie dažām piekavēsimies, kas varētu būt īpaši aktuāli šī projekta kontekstā. Līdz ar to jā, bet tie 9 soļi, kam ir jāiziet cauri, lai mācību stunda notiktu. Te ir dažas lietas, varbūt, kas ir jāņem vērā. Jā, mēs iziesim pēc tam cauri, es domāju, pēc tam mēs vairāk pakavēsimies, ja tāpēc es šobrīd varbūt nedaudz noņemšu šo slaidu, bet visiem šiem 9 nav obligāti jānotiek vienā stundā. Un tas ir tas svarīgākais. Tur nav, teiksim, man obligāti tajā secībā jāiziet cauri. Jāteikt, tas ir tiešām tāds, it kā liekas matrica, gana tāds, es eju pa soļiem, jā, 1, 2, 3, bet atkal no otras puses es varu tomēr šos soļus mainīt, ja man tam ir pamatojums, kāpēc es tā daru, ja nevis mainu tikai tāpēc, ka man tā liekas, bet mainu tāpēc, ka bērniem tā varētu būt interesantāk, ja. Ja man ir aktivitātes attiecīgi tādas, ja, tad tas ir diezgan tāds labs pamatojums, lai mainītu soļus, un visiem arī, protams, nav jābūt. Un vienojoties ar priekšmetu skolotāju, kas vairumā gadījumu šajā projektā tā arī notiek. Kā skolotāji, un tā galvenā projekta doma ir šāda, ja, ka tas nav atkāpjoties no mācību tēmas, ja, tā ir mācību tēma, un šeit jau ir, ka skolotājs jau patiesībā dažus soļus jau pirms tam noteikti jau ir izgājis. Ja, tāpēc šeit ir ļoti svarīga tā saziņa ar skolotāju, un kas tad ir tas, teiksim, ko paņem tieši uzņēmējs uz sevi, droši vien tā ir tā praktiskā daļa, vairāk tā ieskats tajā praktiskajā vai jau praktiskais, ja, un tā. Tā kā, jā. Tad man ir piedāvājums jums, tā kā mēs zaļi domājam skolā. Tad man ir piedāvājums viens, šeit ir kvadrātkods, kur jūs varat noskanēt un jums atvērsies, teiksim, tāds palīdzības fails, kur ir liela tabula, ja, un es tūlīt pateikšu, kā tā tabula darbojas, bet kuriem nav vēlme skatīties telefonā, vai kuriem varbūt, vai kuriem varbūt vajag nedaudz, lielāks šeit ir droši vien, tiem es varu iedot arī drukātā veidā. Man ir pāris lapas arī drukāts, ne? Ne? Vajag, ja? Tā. Lūdzu. Tā. Droši, jā, droši. Uz lapas varētu būt, jā. Tā, vajag, ja? Jā, šeit varētu nedaudz atspīdēt. Tur tā informācija varbūt ir nedaudz plašāka nekā mums vajag. Jo šis ir arī manu kolēģi no Skola 2030, tas ir tādas fundamentālas lietas saistībā gan ar jauno pieeju, gan to, kā mēs darām skolā. Līdz ar to, es neizdomāju divriteni no jauna. Ja, šeit es vienkārši gāju cauri tam, kas jau ir izdomāts. Un es varbūt atvēršu arī kopā ar jums šo te failu, un es ieteiktu koncentrēties, te ir arī tāds ievads, kuriem labāk patīk lasīt. Es mēģināju aptvert visādus uztverus. Jā, ir ļoti grūti strādāt, es atkāpju strādāju arī ar pieaugušajiem, ar skolotājiem, jā, un es teiktu tā, ja man jautāt, ar ko ir vieglāk, miljonus reižu vieglāk ar bērniem, jo pieaugušajiem ir daudz, var gadīties, ka tavā grupā ir daudz dažādas paaudzes, ir daudz dažādām uztverēm. Ja? Līdz ar to es mēģināju aptvert, kur ir tāds lasāmais, kur katram solim ir tāds apraksts, ja? Bet tas, uz ko mēs koncentrēsimies vairāk, tā ir šī tabula. Un patiesībā tabulai šis te pirmā kolonna un pēdējā kolonna. Tas pa vidu, tas ir tas, par ko var domāt, bet pirmā un pēdējā tas ir tas reāli darbam vajadzīgais. Un mēs iziesim ātri cauri šiem 9 soļiem, tur burtiski pieminot to, kas varētu būt viss nodrīgākais tieši jums. Pievērst uzmanību, tur jāsaka tā, tas ir jūsu jājam zirdziņš. Jo neviens skolotājs, teiksim, kas ir skolā, kas reāli skolotājs, ja,
pievērst uzmanību bieži vien ir ļoti grūti, jo pietrūkst nedaudz tas skats no malas. Un jums, kā uzņēmējiem, šis varētu būt tiešām jājam zirdziņš, te varētu būt interesants fakts, jautājums, kas pilnībā nosviež no kātiem, kā mēs sakam, kas viņus atstājas pauzes, ja? Vai kaut kāds āķis, kas tad viņiem sākumā ir. Jāsaka tā, jo ja viņus sākumā neuzkabina, pēc tam ir ļoti grūti. Viņi ir jāuzkabina sākumā uz tādu āķīšu, ja mēs viņus tā kā zivtiņus noķeram, un tad skatāmies un domājam, kā ar to zivtiņu darīt, ja? Līdz ar to tas ir pats pirmais un galvenais. Jāsaka tā, ar to uzmanības pievēršanu, tur varētu uzreiz sakot ļoti daudz dažādi jautājumi, cik tas maksā, un tas ļoti interesē bērniem, cik tas maksā. Ja, ja ir tāds ļoti praktiskas lietas, tad pirmais būs, cik tas maksā. Tos jums ir visās klasēs. Starp citu, tas tiešām tā ir, un domāju, ka arī būs. Un jā, šis ir tas, kur jūs tiešām varat izpausties pēc savas sirds patikas, ja, jo, ja nebūs šī, tad principā es varu teikt, ja nav āķa stundai, tad tā stundas dinamika būs daudz varbūt netik, tā stunda nebūs tik dinamiska, varbūt kā viņa varētu būt, kā mēs bijām iedomājušies. Tālāk ir par šiem te sasniedzamiem rezultātiem. Komunicēt sasniedzamos rezultātus, protams, tur mēs vienkārši pastāstam to, ko tad mēs šajā stundā darīsim. Un šeit, protams, arī skaļi nosaucam šo sasniedzamo rezultātu, ja, kas ir vai nu jūsu izstrādāts, vai nu kopā ar skolotāju, to mērķi, ko jūs esat radījuši šai stundai. Un šeit tas, kas jums varētu būt ļoti nozīmīgi, ir skolēniem jautā, kur noderētu ārpus skolas. Jo tas ir arī tas jūsu pienesums, ja, ka viņi saprot arī to, kur tad man tas derēs arī ārpusē. Ja, tas ir tas svarīgākais šajā solī. Tālāk, kas attiecīgi sako, ir tā iepriekšējo zināšanu aktivizēšana. Un tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es tagad esmu pateicis tātad viņa mērķi, un man viņš atkal ir, tagad es to zivtiņu it kā esmu noķēris, ja, bet man tagad jāsaprot, tā zivtiņa tur ārdās, viena ārdās ātrāk, viena ārdās lēnāk, viena neārdās vispār, jo man ir jāsaprot, kāpēc tagad, ja? Un jāsaprot, ko viņi vispār par to zina, jo šeit atkal ļoti, bīstam ir kas. Bīstam ir tas, ja es tā kā noskaidroju, ka skolēni, piemēram, par to vispār, ko nezinu. Tad man uzreiz ir jābūt ļoti fleksiblam un jāmēģina pārslēgt, tas savs stāstāmais daudz, varbūt netik advancēti. Ja? Un šis ir tas solis, kur jābūt ļoti fleksibliem. Un te ir jābūt gataviem uz jebko. Ja, jo te ir, protams, viens ir, ka jūs skolotājiem noteikti uzjautāsiet, ja? Ko tad skolēni par šo vispār zina, ja? Un tā tālāk, tas jau viss būs ok. Bet te tiešām īpaši saistībā varbūt ar to reālo dzīvi, ja varētu būt, tikpat labi varbūt viņi jau visu par to zina, ja, un tad jūs tā stāvat, ja, un tā īsti nezināt, ko tad, ja. Ja, bet tā kā, jā, šo varētu, jābūt diezgan uzmanīgi. Bet te varētu arī būt jautājumi par jauno tematu, kas skolēniem ļoti, un arī no jums ļoti varētu būt pienesums, ir šis aplamo priekšstatu atmaskošana. Mīte versus fakti, ja? Tas skolēniem ļoti patīk. Kad ir reālā dzīve, skolēniem vispār patīk tas, kas reālo dzīvi, ja? Tāpēc ir ļoti labi, ka jūs arī, tāpēc mēs šeit esam patiesībā, ja? Jo tā viņi vislabāk arī iemācās. Un aplamo priekšstatu atmaskošana ļaus jums arī novērtēt, cik tad daudz skolēnu vispār par to faktus zina, ja? Tad tālāk jaunās informācijas piedāvāšana, šis ir varbūt no metožu ziņā tāds visplašākais. Kādā veidā tur gan caur audio, gan caur video, gan caur case studijas, gadījuma analīzes kaut kāds iedota situācija. Fizikā pagājušajā gadā bija par bremzēšanu un šķiet ceļiem, tur fizikas skolotāji varētu pastāstīt detalizētāk, bet tur bija izteikts case studijas. Ja? Tā tad ir vairāki transporta līdzekļi šķiet viņiem bija, ja? Un tad kuram garāks bremzēšanas ceļš. Un tad tiek iedota šī situācija. Jā, tālāk ir šī te mācīšanās virzīšana un atbalstīšana.
šis varētu būt solis, varbūt, kas ir tajā skolotāja lauciņā, nu reāli priekšmets skolotāja lauciņā, kas ir tāds, nu, saistībā vairāk ar uzdevumiem un skolēnu izvēli, kā tad viņi mācīsies un tā tālāk, jo skaidrs, ka šajās 40 minūtēs mēs nevaram iedot tik daudz uzdevumu, kā mēs varbūt gribētu, ja, vai ja mums ir arī vairākas nodarbības, jebkurā gadījumā šeit varētu ņemt talkā skolotāji. Šeit atkal ļoti dažādi, ja, tur ir piemēri un pretpiemēri, kā mēs informāciju skolēnam dodam analizēt, dodam kaut kā strukturēt. Tālāk mēs varam radīt uzdevumus. Kaut kādus. Es tagad esmu jums pastāstījis par savām tur 2 kultūrām. Ja? Tagad radiet uzdevumu, kādu jūs uzdotu varbūt tur citu skolas skolēniem saistībā ar šo. Ja? Bet tās atkal jāatcerās, tas ir izziņas līmenis jau augstais rada. Ja? Lūk, un tālāk dot iespēju lietot jauno informāciju. Tas ir kādā veidā mēs ļaujam tad ieskatīties tajā, ko tad mēs praktiski tikko uzzinājām. Jūsu gadījumā ļoti forši tas ir teorētiskais ietvers ir iedots, nu tad praktiski mēs varam atkal izpausties. Jā, kad mēs varam dot, nezinu, ja man ir atkal par kultūrām, tad jums praktiskais uzdevums tagad YouTube'ā sameklēt 2 video par šīm abām kultūrām, jebkādus, galvenais, nu, lai viņi ir, nu, teiksim, rādāmi citiem, ja. No šiem video jāizraksta 5 lietas par katru no šī kultūras kaut kādām iezīmēm, ja. Līdz ar to tas viens no praktiskajiem uzdevumiem, ja, kad viņi jau it kā paši lieto, jau ierauga to praktiski, ja, un jau lieto to, ko viņi ir uzzinājuši. Nu, lūk, un pēdējais par atgriezenisko saiti. Ja? Nu, par to es gana plaši patiesībā jau tur ieskicēju, bet šeit varētu būt ar rīkiem. Viss ērtāk ir ar rīkiem, digitālajiem, jo, nu, atceramies paudzes, ja? Protams, arī saruna ir atgriezeniskā saita. Jebkāda veida saruna, kuru mēs nu, teiksim, izveidojam, ja? Un ļoti laba atgriezeniskā saite ir izejas biļete. Jo tajā brīdī, kas pasaka jūsu izejas biļete, ir viens jautājums man, tajā brīdī viņi saprot, ka bez tās ārā netikšu. Nu, bet tiešām ir jāstāv pie durvīm arī, ja, un katram jautājums jāuzdod. Ja. Un viņi tiešām tā arī saprot, un ir ļoti labi tie rezultāti. Viņi saprot, ka viņi netiks cauri tāpat vien, ja. Jo ir tāds ļoti labs teiciens, ja skolotājiem nav plāna, tad bērniem ir plāns vienmēr. Ja, un uz to ir jābūt gataviem. Patiesībā tas arī, varbūt mēs jau iesauļojam tādā noslēgumā, ja, un tas arī varbūt ir tas, nu, mans vēlējums, vēstījums, ja, nu, nebaidīties iet klasē. Tas nav nekas tāds, ko nevar izdarīt. Protams, nevajag uzstādīt sev ļoti augstas ekspektācijas. Ja? Nu, teiksim, ka man viss tur jau, nu, vēlreiz tie ir bērni. Un te ir stāsts, nu, kad no bērniem tas ir tik daudz lietas, kas to ietekmē dienas kaut vai ietvaros. Ja? Šeit var būt ļoti grūtāk tiem skolotājiem, kuriem stundas ir pirms pusdienām. Kaut vai. Ja? Vai stundas, kuriem ir pirmās. Nu, šeit, ko es teicu, ja par korelāciju, jo augstāks, nu, teiksim, jo lielāka klase, jo vairāk, nu, teiksim, jūs redzēsiet, varbūt tāds miegains acis, ja? Bet tā galvenā doma nebaidīties un sadarboties ar skolotāju un uzrīkstē. Un paldies jau vispār, ka jūs esat uzrīkstējušies. Tā kā liels paldies arī jums par to. Bet tas, ko es jums šobrīd pastāstīju, tas ir tāds, nu, tiešām uz klasi, kur mēs ieejam, ja, uz tādu lielāku klasi, bet jūs jau ļoti labi arī zināt, ka mūsu skola īsteno ir iekļaujošo izglītību. Un kas ir tas labais piemērs saistībā ar šo, ka arī bērni ar mācīšanās traucējumiem, garīgā rakstura traucējumiem arī ir piedalījušies šajā projektā un ir tā doma, ka mēs to arī, protams, turpinām. Un tāpēc arī esmu paaicinājis savu kolēģi Ievu, kas varbūt tā tiešām īsi ieskicēs, kāda tad ir tā, nu, teiksim, metodika saistībā ar šiem bērniem.
Es konkrēti šajā skolā strādāju ar bērniem, kam ir smagi funkcionāli traucējumi, izglītības kods 5-9, bet var pastāstīt arī par 5-8 un 5-6. Tie tā kā, varētu teikt, tādi līmenīši. Uz viņiem arī iedarbojas visu, ko Kristaps stāstīja, bet ne tādā veidā. Viņiem noteikti nekādu teorētisku informāciju nav jāpiedāvā. Tas viss sākās noteikti ar praktiskiem, par paraugiem, ar visu, ar piemēriem kaut kādiem. Visa sadarbība noteikti notiktu tikai praktiski palīdzot. Viņi ļoti atšķirās. Tur vairs nevar domāt ne par paudzēm, jo katrs ir ļoti, ļoti individuāls. Un tur arī pat vecuma posmus nevar ņemt vērā. Tur jāskatās katrs individuāli. Bet, ko es varu teikt uzreiz, viņi ir ļoti atvērti. Ja pat ir tā iespējams, ka kaut kāda traucējuša uzvedība varētu būt vai kas, bet viņi ir ļoti atvērti, viņi ņem pretīm. Varbūt būt momenti tādi, kad no sveša cilvēka sabīstās, nu tā kaut kādos gadījumos, bet pa lielam viņi ir atvērti, viņi nav jābaidās, viņi sadarbojas katrs savās robežās, ko viņi spēj, izpilda īsas konkrētas norādes, jā, bez gariem tekstiem. Te arī tas pats, kad jāņem vērā to, ka no viņiem varbūt nevajag sagaidīt uzreiz rezultātu kaut kādu iedomātu, bet viņi grib piedalīties. Tas jāņem vērā. Viņi ir spējīgi. Citreiz liekas, ka varbūt pirmajā iespējā, ka tur tā rezultāta nebūs un nesanāks nekas, un liekas, kā tad tur vispār kaut ko viņiem var iedot, kā tad, ko darīt, ko rādīt, ko teikt un kā to vispār visu organizēt, bet beig galā ir tā, ka viņi tomēr uztver, un mēs nevaram ielīst viņu galvā, saprast, cik daudz uztver, bet uztver, un gandarījums ir daudz lielāks par rezultātu, jo rezultāts ir. Ir kaut vai maziņš, viņš tomēr ir. Tā kā, protams, tie, kas ir vecāko klašu bērni mūsu skolā, kam būtu tas 5-8 izglītības kods, viņi jau saprot kaut kādas sistēmas mācību procesā. Viņi jau saprot vairāk vai mazāk, viņiem ir iemācīts, kā uzvesties, kas jādara, kas nav jādara un ko pa lielam arī ienāk sveši, viņiem varētu zināt, ko darīt. Mazākās klasēs attiecīgi tas būs grūtāk. Un ja vēl ir tāda problēma uzvedība, tad varētu arī būt nedaudz grūtāk tas viss. Bet vienmēr skolotāji gatavi sadarboties, par katru bērnu pastāstīt, par to, ko darīt, ko nedarīt, kurā situācijā pastāstīt. Mums ir ļoti plašs tas atbalsta iespējas, tādā ziņā ir asistenti, ir skolotāji, speciāli pedagogi, kas var palīdzēt. Kristap, cik ir 40 minūtes? Tas ir relatīvi nedaudz. Cik uzdevumus var? 1, 2? Jā, nu te ir... Man nebūs atbildes uz šo. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka nevajadzētu aizrauties uz to, ka āķis ir 30 minūtes. Ja, un tas kaut kā jāsalāgo šie soļi. Piemēram, ja savā stundā pārādzu 4 soļus, ja, nu tad, protams, viņi kaut kā jāsalāgo laika ziņā. Tāpēc ir tā gana grūti pateikt, tas var būt viens ļoti komplekss uzdevums. Nu, teiksim, viena situācija atkal, kaut vai, ja šīs 2 kultūras paņem, ja, man ir viens uzdevums par šīm 2 kultūrām, bet tas uzdevums ļauj rakt ļoti dziļi. Nu, mēs jau šobrīd ejam tādā ļoti dziļā metodikā, ja, bet ar vienu uzdevumu var panākt bieži vien vairāk nekā, teiksim, ar 5 maziem. Jo izglītībā vispār ļoti labi darbojās īpaši ar šīm paudzēm less is more princips, jo mazāk, jo vairāk tu dabūsi, jo mazāk tu viņiem šķietami varbūt viņus apgrūtinās ar informāciju un vispārējo, jo vairāk no viņiem tu dabūsi. Bet, protams, lai radītu tādu uzdevumu, kur ir mazāk, nu tad man savs laiks ir jāvelta daudz proporcionāli vairāk. Ja. Tā kā šeit droši vien nebūs, bet, nu, vismaz vienam elementam, kur tas bērns trenējās, kaut ko, nu vai tā ir diskusija, vai tas ir kaut kāds pāru darbs, ja, ļoti labi rulē pāru grupu darbi viņiem, ja, pēc uzturēm. Nu, droši vien ir jābūt, jo tad viņš, nu, vismaz ir lielāka iespēja, ka noķer no tā, ko tad mēs gribam viņam aiznest. Nu tā, es atbildēju, ceru, uz jautājumu. Jā. Jā, tas var būt arī, jo mums ir arī pieredze ar bloku stundām, mums ir pieredze ar Miku, mums bija principā mēnesis, nu, inženieru zinības ir 1 stunda nedēļā,
Viena stunda bija tāds mans stāsts, tad viena stunda bija Mika teorijas stāsts, tad viena stunda bija, ka mēs gājām jau reāli uz bērnu dārzu, uz rotaļlaukumu un pētījām šīs lietas, un viena bija nesanāca mums toreiz kopā, bet bija doma, kad ir kopā, un tad ir bērnu prezentācija par to visu, un tur tie modeļi ir ļoti dažādi. Tas ir atkal, kā vienojās ar skolotāju, ir tiešām dažādi. Jā, ir gan bloku stundas, tikpat labi, es domāju, var vienu, teiksim, tā tehniskā daļa, kas ir salikt tur stundu sarakstā, ja kaut ko pamainīt, tas viss ir darāms, ja. To mierīgi var īstenot. Jā, tā kā mierīgi. Protams, atkal jautājums, ja man 3 stundas, vai tas bērns tik ilgi par to vienu lietu, tur jāsaprot vecumu, tur ļoti daudz to faktoru. Bet ja ir viens uzdevums, tad es esmu pie pedagoga, pie kāda no skolotājiem, saka, Klau, tāda ir ideja, vai tas strādātu? Jā. Tā kā aprobēt. Jā, principā jā. Un, jo, protams, skolotājs to klasi pazīst, jo klases arī atšķirās. Noteikti tie varbūt, kuriem ir pieredze. Ja iegāja pie 5. A klases, tad tur noteikti nav tāpat kā pie 5. B vai pie 5. D klases. Ja. Klases ļoti savā starpā atšķiras, ja, un tur skolotājs tiešām varēs pateikt, ja, vai tas, kā tas varētu aprobēties, vai tas vispār varētu strādāt, ja, teiksim tādā veidā. Tā kā jā, šeit tiešām skolotājs varētu ļoti palīdzēt. Jā. Man ir jautājums. Gan no savas pieredzes, gan arī varbūt pastāstīt vairāk. Kā tu iesaki, sevišķi, es domāju, uzņēmējiem, kas ienāk tajā klasē, kam ir jauna tā klase, ko viņam darīt ar tiem absolūti neieinteresētajiem bērniem? Viens guļ stūrī, demonstratīvi, vienkārši aiztais acis, noguļās. Dažādi tās izpausmes varbūt, bet vispār var strādāt ar tām 2/3, kas klausās un vienkārši viņus noignorēt vai arī kaut kā mēģināt viņus? Tas ir tas, ko pie sasniedzamiem rezultātiem es ieliku iekavās. Vismaz iespēju došana. Jo, protams, tajā brīdī, kad ienāk cilvēks no malas, ko tas bērns nepazīst, no vecumposma psiholoģijas viņam gribās vairāk izrādīties, bieži vien īpaši pusauģu vecumā, ja, jo taču atlost uz galda ir. Ja. Tādā ziņā, teiksim, ja. Dažiem varētu parādīties šī doma. Pirmais, ko varētu šādā situācijā darīt uzņēmējs, konkrēti griezties pie priekšmetu skolotāja. Jo 95% gadījumu pusauģu vecumā priekšmetu skolotāja seja, ko viņš pazīst, atrisinās to problēmu. Ja. Tas ir viens. Otrs, ko es no savas prakses esmu arī novērojis, ir gadījumi, kad ir šīs labās, sliktās dienas, kad mēs varam stāvēt uz galvas un bērns negribēs darīt neko. Un te ir tā, protams, tad, kad uzņēmējs nodod šo ziņu priekšmetu skolotājiem, principā tas ir jūsu vienīgais uzdevums, nodot šo informāciju. Jo, tālāk priekšmetu skolotājs jau var, vai ir šī seja, vai tā ir saruna, vai tas ir kaut kāda cita veida tātad darbība ar šo bērnu, bet, protams, paliek kaut kāda iespēja, ka viņš, viņam tiešām varbūt tajā dienās, nezinu, sāp vēders, vai iepriekšējā dienā ir nomiris sunīts, ja, Tur tās situācijas ir tik dažādas, ja, ir tiešām droši vien grāmatu var katrs skolotājs uzrakstīt par to, kādi tik atgadījumi stundā nav notikuši, ja, kas viss ir pilnīgi no slēdēm. Tās atbildēt. Bet jūsu galvenais uzdevums ir noziņot par to, likt manīt par to skolotājiem, vienkārši noziņot, jā, pateikt. Un tad jau skolotājs pēc tam zinās, ko ar to darīt, jo, protams, cilvēks, ko viņi nepazīst, tas ir daudz sarežģītāk. Ja? Viņiem pusauģu vecumā gribās tomēr bišķiņ parādīt, kas viņi ir, kas te ir saimnieks, ja? No sērijas. Tā kaut kā. Jautājums par grupu vai pāri darbiem. Cik brīvprātīgi notiek tā pāri vai grupu veidošana, vai viņi paši to dara vai mēs tā kā operatīvi? Es ieteiktu vispār veidojot stundu noņemt atbildību visu no sevi, jo izglītībā šobrīd skolotājs atbildību ņem no sevis bišķi nost. Un ļoti labi strādā praktisks paņēmiens ar saldējumu kociņiem, uz kuriem virsū ir cipariņi.
ļoti labi strādā vecā labā metode. Nostāda rindā 1, 2, 3, 4, labi, tur īsti ir bišķi atbildība, ja? Jo, ja skolēns, teiksim, sāk protestēt, tad viņš pateiks, jūs jau teicāt skaitli, bet, ko es ieteiktu digitāli darīt, ir palūgt skolotājiem sarakstu un ir rīki, kas sadala skolēnus grupās. Ja jūs ierakstīsiet Google Make Children Groups, jums tur izmetīs, tur tiešām ļoti daudz, ja? Kas ir labi ar šo? Tajā brīdī, ja viņš sāk protestēt, ka manā grupā ir tas, un es ar to negribu strādāt kopā, sorry, dators to izdarīja. Nu, nav jau, un viņam jau nav īsti, un viņš ļoti apmulst, jo viņam jau nav īsti uz ko tāpēc, saku, mēs to atbildību noņemam no sevis nost, jo skaidrs, ka skolēniem ir jāmācās strādāt ar visādiem cilvēkiem, arī ar tiem, kuriem tā kā, varbūt savā starpā īsti labi tās attiecības nav. Protams, tajā brīdī, ja ir salikti kopā divas atombummas, skolotājs to redzēs atkal. Ja? Skolotāji jau zina aptuveni, ko noteikti nevajag likt kopā. Ja? Un tur jau skolotājs atkal tad ziņos, bet sadalīšana dators ļoti labi palīdz. Ja ir saraksts ar bērnu vārdiem, skolotājs to var 5 sekundžu laikā no e-klases dabūt. Ja, un kaut vai palūgt jau skolotājiem sadalīt jau pirms tam. Kad jau skolotājiem jau ir vaļā un es tikai parādu. Ja. Tā kā, ja, tas ir ļoti labs jautājums patiesībā, ja, jo šis ir īpaši mazajās klasēs ļoti aktuāli 5., 6., 7. Kas negrib ar to. Bet 9., 8. jau mazāk, viņi pieņem dzīvi, kāda viņi ir. Bet jā, 5, 6, 7, jā, tur varētu. Jautājums par intervālu garumiem un kā nojaust, un kā pamanīt, ka tā interese sāk pazust. Varbūt tev ir jāpamaina temats vai runāšanas ātrums vai kaut kas cits, lai tā uzmanība noturētos tam klausītājiem. Jā, tas ir atkal ļoti labs jautājums. Te ir stāsts, kāda ir klase. Ir klases, kurām to nevarēs nolasīt vispār. Jo viņām gan sākuma skolā ir iemācīts tas, ka arī tad, ja tev ir garlaicīgi, tad, tev ir jābūt līmenī, ja? Ir klases varbūt, kurām, kaut kādi citi aspekti no šī ir, ja? Tāpēc tādas vienas atbildes nebūs. Grūti teikt, droši vien tajā brīdī, ja kāds uz galda tiešām sāk tā masveidā aizmigt, tad nē, bet kas ļoti labi strādā balss. Vienu brīdi ir, šobrīd, kā jūs jūtat, man bišķiņi iet cietbalss, ja, bet vienu brīdi ir runāt skaļāk, otru brīdi atkal ļoti klusu. Un tas viņus ļoti noķer uz pauzes. Ja piemēram, ir tāds beidzies tāds lekcijas tipa, ja, gabals, tad noplaukšķinot, ļoti labi var dabūt atpakaļ uzmanību tie, kas varbūt bišķi iemiguši. Bet šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo klasē var būt, piemēram, kāds bērns ar autisko spektru. Un ja šāds bērns dzirdēs šito, tad tur būs pa gaisu. Tur atkal, tā kā ļoti, bet labāk izteiksmes, intonācijas strādā ļoti skaļi un tad atkal ļoti klusā, jo tas viņus, tā kā, jā, paņem bišķiņu uz tādu pārsteigumu. Jā. Bet, ar plaukšanāšanu uzmanīgi. Tur varbūt, ja klasē ir bērns ar autisko spektru, viņš var, varbūt reaģēt tā kā pārējiem.